Pirmais treniņš – iesildīšanās. Pirmais vingrinājums – ieelpa, izelpa. Atkārtojums 7 reizes. Rokas uz vēdera, mierīgi ieelpa caur degunu ar vēderu. Mierīgi izelpa caur muti. Otrais vingrinājums – plaukstu locītu apļošana. Atkārtojums skaits 10 reizes. Uz katru pusi. Plaukstas saliek kopā, veic brīvu locītu apļošanu. Veicam uz vienu pusi. Pleci atbrīvot. Veicam uz otru pusi. Trešais vingrinājums – roku pacelšana un nolaišana. Atkārtojums 10 reizes. Ar ieelpu rokas paceļ gar sāniem uz augšu. Izelpā rokas nolaiž. Vingrinājumu veicam pēc saviem spēkiem. Cik augstu varam pacelt. Ceturtais vingrinājums – roku vēršana vaļā no priekšpuses, pamīšus un abas reizē. Atkārtojam ar katru roku 5 reizes atsevišķi un abām rokām 10 reizes. Rokas izstieptas priekšā, plecu augstumā, ar ieelpu var vaļā līdz sāniem. Izelpā atpakaļ priekšā. Amplitūda ir savu spēju robežās. Tagad veicam abām rokām. Piektais vingrinājums – roku apļošana plecu daļā. Atkārtojums ir 7 reizes uz katru pusi. Stāvus, rokas gar sāniem. Taisnas rokas, apļo uz aizmuguri, pēc tam uz priekšu. Amplitūda ir savu spēju robežās. Un uz priekšpusi. Sestais vingrinājums – stiepšanās sānis. Uz katru pusi veicam 7 atkārtojumus. Stāvus kājas plecu platumā, izelpā liec ķermeņa augšdaļu uz kreiso. Uz kreiso pusē labo roku, stiepjoties pāri galvai. Tas pats uz otru pusi. Cenšamies ķermeni turēt taisni. Septītais vingrinājums – iegurņa apļošana. 10 reizes uz katru pusi. Stāvus, kājas plecu platumā, apļo iegurņu uz vienu pusi, pēc tam uz otru pusi. Ja jūtam, ka esam labi iesildījušies, varam veikt lielāku amplitūdu. Tagad veicam uz otru pusi. Mugurai jābūt taisnai. Astotais vingrinājums – kājas pacelšana uz priekšu. Atkārtojumu skaits ir 10 ar katru kāju. Mugurai taisna. Nedaudz atceļam kāju uz priekšu. Pirksgals ir
vērsts uz augšpusi. Kāja ir sasprindzināt. Celis ir taisnas. Un ar otru kāju. Devītais vingrinājums – ceļu apļošana. Uz katru pusi veicam 7 atkārtojumus. Ceļi kopā. Mugura taisna, ieliekta nedaudz ceļgalos. Veicam apļošanu. Uz vienu pusi. Un uz otru pusi. Ja ir iespēja, veicam arī lielāku amplitūdu. Desmitais vingrinājums – potīšu apļošana. Ar katru kāju 7 reizes. Uz vienu un uz otru pusi. Mugurai taisna. Celī kāja nedaudz celī ieliek. Uz otru kāju. Galvenā daļa. Atpūtas pauzes starp katru vingrinājumu 1 minūte. Kad izpildīts viens aplis, atpūta 2 minūtes. Kopā veicam 2 apļus. Pirmais vingrinājums – kāju atcelšana. Atkārtojums skaits ir katru kāju 12 reizes. Sākuma stāvoklis – guļus, kājas plecu platumās, saliektas ceļos, rokas gar sāniem. Izelpa atceļ saliektu kāju, celi virzot pie zoda. Ielpā atgriežas sākuma stāvoklī. Ja jūtam, kad vingrinājums ir pa vieglu, mēs varam iztaisnot kāju. Tagad veicam uz otru pusi. Otrais vingrinājums – 100. 15 roku kustības. Sākuma stāvoklis – guļus, kājas plecu platumā, saliektas ceļos, rokas gar sāniem. Rokas atceļot no zemes, kustina uz augšu un leju nelielā amplitūdā, neizturot elpu. Palielinot slodzi, mēs varam atcelt nedaudz plecu daļu.
Trešais vingrinājums. Apaļ ar katru kāju. Katru kāju veicam 20 atkārtojumus. Sākuma stāvoklis kreisā kāja saliekta celī pie zemes. Labā kāja izstiepta priekšā ar nostieptiem pirksgaliem. Rokas gar sāniem ar labo kāju gaisā zīmē apļus. 10 uz iekšpusi, 10 uz ārpusi. Tas pats ar kreiso kāju. Savu spēju robežās varam riņķot lielāku lapu. Galvenais, lai ir nostiepts pirksgals. Un tagad ar otru kāju. Ceturtais vingrinājums. Ķermeņa augšdaļas atcelšana. Atkārtojumu skaits 12 reizes. Sākuma stāvoklis guļus kājas plecu platumā saliektas ceļos. Plaukstas aiz galvas. Izelpā nedaudz atceļ ķermeņa augšdaļu, ieelpā atgriežas sākuma stāvoklī. Savu spēju robežās veicam Piektais vingrinājums – riteņbraukšana. Ar katru kāju veicam 12 atkārtojumus. Sākuma stāvoklis guļus, rokas zem sēžas, kājas saliecas ceļos. It kā gaisā braukt ar riteni. Sēžas daļa piespiesta zemē. Nākamie 4 vingrinājumi guļus uz labā sāna. Pirmais vingrinājums – taisnas kājas atcelšana. 10 reizes. Sākuma stāvoklis guļus, labā roka zem galvas. Lai galva būtu atbalstīta uz augšdelma, kājas iztaisnotas. Uz ieelpas no zemes atceļ taisnu kreiso kāju, izelpā nolaiž. Atcelšanu veicam savu spēju robežās.
Otrais vingrinājums – kājas atcelšana un saliekšana. Atkārtojam 10 reizes. Sākuma stāvoklis guļus, labā roka zem galvas, lai galva būtu atbalstīta uz augšzelma, kājas iztaisnotas uz ielpu, no zemes atceļ taisno, taisnu kreiso kāju, izelpā šo kāju saliec celī, pēdu virzot pie sēžas, ielpā, kāja atpakaļ iztaisno, izelpā nolaiž. Apakšējās kājas atcelšana. Veicam 10 reizes. Sākuma stāvoklis guļus, labā roka zem galvas, lai galva būtu atbalstīta uz augšgalma, kreisā kāja saliekta celī 90 grādos. Labā kāja iztaisnota. Izelpā no zemes. Atceļ taisnu labo kāju, izelpā nolaiž. Ceturtais vingrinājums – saliektu kāju atvēršana un aizvēršana. Atkārtojam 12 reizes. Sākuma stāvoklis guļus, labā roka zem galvas, lai galva būtu atbalstīta uz augšdelma, kājas saliektas ceļos 90 grādos. Izelpā turot kopā pēdas. Atver kreiso celi, ielpā, atgriežas sākuma stāvoklī. Četrus vingrinājumus veicam uz kreisā sāna. Taisnas kājas atcelšana 10 reizes. Kāju ceļam savu spēju robežās. Otrais vingrinājums – kājas atcelšana un saliekšana. Atkārtojam 10 reizes.
Trešais vingrinājums – apakšējās kājas atcelšana 10 reizes. Saliektu kāju atvēršana un aizvēršana. Atkārtojam 12 reizes. Guļus uz vēdera. Pirmais vingrinājums – ķermeņa augšdaļas atcelšana. Atkārtojam skaits 10 reizes. Sākuma stāvoklis – guļus, pēdas balsītas zemē, rokas saliektas elkoņos 90 grādos. Izelpā nedaudz atceļ ķermeņa augšdaļu, sasprindzinot sežas muskuļus. Skatoties zemē. Ielpā atgriež uz sākuma stāvokli. Otrais vingrinājums – piesitieni ar kāju pirksgaliem. Atkārtojam ar katru kāju 10 reizes. Sākuma stāvoklis – guļus, pēdas balsītas zemē, plaukstas zem pieres. Izelpā nedaudz no zemes atceļ taisnu labo kāju, sasprindzinot sežas muskuļus. Ielpā kāju nolaiž. Izpildam pamīšus ar labo un kreiso kāju. Virsgali nostiep. Trešais vingrinājums – ķermeņa augšdaļas pastiepšana. Atkārtojam skaits 10 reizes. Sākuma stāvoklis guļus, kājas iztaisnotas, rokas saliektas elkoņos, uz zemes balstoties ar apakšgalmiem. Acu skats vērsts zemē. Izelpā nedaudz atceļ ķermeņa augšdaļu, skatoties taisni uz priekšu. Ielpā atgriežas sākuma stāvokli.
palielinātu slodzi, mēs varam nedaudz rokas pavirzīt uz priekšu. Ceturtais vingrinājums – kāju atvēršana un aizvēršana. Atkārtojums skaits 10 reizes. Sākuma stāvoklis – guļus, kājas iztaisnotas. Plausis zem pieres. Izelpā iztaisnām kājas. Nedaudz atceļ no zemes, atverot līdz plecu platumam. Ielpā atgriež uz sākuma stāvokli. Kājas turam augšpusē, nedrīkst pieskarties pie zemes. Atvēršanu veicam savu spēju robežās. Galvenā daļa. Atpūtas pauzes starp katru vingrinājumu 1 minūte. Kad izpildīts viens aplis, atpūta 2 minūtes. Kopā veicam 2 apļus. Pirmais vingrinājums – kāju atcelšana. Atkārtojums skaits ar katru kāju 12 reizes. Sākuma stāvoklis – guļus, kājas plecu platumās, saliektas ceļos. Rokas gar sāniem. Izelpā atceļ saliektu kāju, celi virzot pie zoda. Ielpā atgriež uz sākuma stāvokli. Ja jūtam, kad vingrinājums ir pa vieglu, mēs varam iztaisnot kāju. Tagad veicam uz otru pusi. Otrais vingrinājums – 100. 15 roku kustības. Sākuma stāvoklis – guļus, kājas plecu platumā, saliektas ceļos. Rokas gar sāniem. Rokas atceļot no zemes, kustina uz augšu un leju nelielā amplitūdā, neizturot elpu. Palielinot slodzi, mēs varam atcelt nedaudz plecu daļu. Trešais vingrinājums. Apļi ar katru kāju. Katru kāju veicam 20 atkārtojumus. Sākuma stāvoklis kreisā kāja saliekta celī pie zemes. Labā kāja izstiepta priekšā. Ar nostieptiem pirksgaliem. Rokas gar sāniem, ar labo kāju gaisā. Zīmē apļus. 10 uz iekšpusi, 10 uz ārpusi. Tas pats ar kreiso kāju.
Savu spēju robežās varam riņķot lielāku lapu. Galvenais, lai ir nostiepts pirkstgals. Tagad ar otru kāju. Ceturtais vingrinājums – ķermeņa augšdaļas atcelšana. Atkārtojumu skaits 12 reizes. Sākuma stāvoklis – guļus, kājas plecu platumā, saliktas ceļos. Plaukstas aiz galvas. Izelpā nedaudz atceļ ķermeņa augšdaļu, ieelpā atgriežas sākuma stāvoklī. Savu spēju robežās veicam piektais vingrinājums – riteņbraukšana. Ar katru kāju veicam 12 atkārtojumus. Sākuma stāvoklis – guļus, rokas zem sēžas, kājas saliecas ceļos. It kā gaisā braukt ar riteni. Sēžas daļa piespiesta zemē. Nākamie 4 vingrinājumi – guļus uz labā sāna. Pirmais vingrinājums – taisnas kājas atcelšana, 10 reizes. Sākuma stāvoklis guļus, labā roka zem galvas. Lai galva būtu atbalstīta uz augšdelma, kājas iztaisnotas. Uz ieelpas no zemes atceļ taisnu kreiso kāju, izelpā nolaiž. Atcelšanu veicam savu spēju robežās. Otrais vingrinājums – kājas atcelšana un saliekšana. Atkārtojam 10 reizes. Sākuma stāvoklis guļus, labā roka zem galvas, lai galva būtu atbalstīta uz augšdelma, kājas iztaisnotas, uz ieelpu, no zemes atceļ taisnu kreiso kāju, izelpā šo kāju saliec celī, pēdu virzot pie sēžas, ieelpā, kāja atpakaļ iztaisno, izelpā nolaiž. Apakšējās kājas atcelšana. Veicam 10 reizes. Sākuma stāvoklis guļus, labā roka zem galvas. Lai galva būtu atbalstīta uz augšdelma, kreisā kāja salikta celī 90 grādos. Labā kāja iztaisnota. Izelpā no zemes. Atceļ taisnu labo kāju, izelpā nolaiž.
Ceturtais vingrinājums – saliektu kāju atvēršana un aizvēršana. Atkārtojam 12 reizes. Sākuma stāvoklis guļus, labā roka zem galvas. Lai galva būtu atbalstīta uz augšdelma, kājas saliektas ceļos 90 grādos. Izelpā turot kopā pēdas. Atver kreiso celi, ieelpā, atgriežas sākuma stāvoklī. Četrus vingrinājumus veicam uz kreisā sāna. Taisnas kājas atcelšana 10 reizes. Kāju ceļam savu spēju robežās. Otrais vingrinājums – kājas atcelšana un saliekšana. Atkārtojam 10 reizes. Trešais vingrinājums – apakšējās kājas atcelšana 10 reizes. Saliektu kāju atvēršana un aizvēršana. Atkārtojam 12 reizes. Guļus uz vēdera. Pirmais vingrinājums – ķermeņa augšdaļas atcelšana. Atkārtojam skaits 10 reizes. Sākuma stāvoklis – guļus, pēdas balsītas zemē, rokas saliektas elkoņos 90 grādos. Izelpā nedaudz atcer ķermeņa augšdaļu, sasprindzinot sežas muskuļus un skatoties zemē. Ielpā atgriežas sākuma stāvoklī. Otrais vingrinājums – piesitieni ar kāju pirksgaliem. Atkārtojam ar katru kāju 10 reizes. Sākuma stāvoklis – guļus, pēdas balsītas zemē, plauktas zem pieres. Izelpā nedaudz no zemes atceļ taisnu labo kāju, sasprindzinot sežas muskuļus. Ielpā kāju nolaiž. Izpildam pamīšus ar labo un kreiso kāju.
virsgali nostiep. Trešais vingrinājums – ķermeņa augšdaļas pastiepšana. Atkārtojumu skaits 10 reizes. Sākuma stāvoklis guļus, kājas iztaisnotas, rokas saliektas elkoņos, uz zemes balstoties ar apakšgalmiem. Acu skats vērsts zemē. Izelpā nedaudz atceļ ķermeņa augšdaļu, skatoties taisni uz priekšu. Ielpā atgriežas sākuma stāvokli. Lai palielinātu slodzi, mēs varam nedaudz rokas pavirzīt uz priekšu. Ceturtais vingrinājums – kāju atvēršana un aizvēršana. Atkārtojumu skaits 10 reizes. Sākuma stāvoklis guļus, kājas iztaisnotas. Plausi zem pieres. Izelpā iztaisnām kājas. Nedaudz atceļ no zemes, atverot līdz plecu platumam. Ielpā atgriežas sākuma stāvokli. Kājas turam augšpusē, nedrīkst pieskarties pie zemes. Atvēršanu veicam savu spēju robežas. Atsildīšanās. Katru vingrinājumu izpildam 2 līdz 3 reizes. Pirmais vingrinājums ir guļus uz muguras, labo kāju saliec celī, ar rokām apņem kāju un nedaudz pavelk uz augšu. Sev klāt. Notur skaitot līdz 10 sekundēm. Izpilda ar kreiso kāju, sākot. Rokas nedaudz zem ceļa. Otrkārt, cenšamies turēt taisni. Otrais vingrinājums – guļus uz muguras. Abas kājas saliektas ceļos, ar rokām apņem kājas, nelielā šūpošanās. Pa labi, pa kreisi. Trešais vingrinājums – sēdes. Kājas plati, ar rokām stiepļoties pie taisnas labās kājas, noturēt pozīciju, skaitīt līdz 20, pēc tam izpildīt uz kreiso pusi.
Ceturtais vingrinājums. Kājas pati, pa labo roku stiepjoties pie taisnas kreisās kājas. Noturēt pozīciju, skaitot līdz 10. Pēc tam izpildīt uz pretējo pusi. Ar otru roku varam atbalstīties pret zemi. Piektais vingrinājums. Kājas plecu platumā, uz ielpas, rokām pastiepties uz augšu. Izelpā noturēt taisnas kājas. Ar rokām stiepties uz leju. Noturēt pozīciju. Skaitot līdz 10, tad lēnām apļojot muguru, celties stāvus. Sestais vingrinājums. Kājas plecu platumā, rokas iztaisnoties virs galvas. Izelpā stiepties sānis. Ielpā iztaisnoties. Atkārtot uz otru pusi. Sestais vingrinājums. Kājas plecu platumā, rokas iztaisnoties virs galvas. Izelpā stiepties sānis. Ielpā iztaisnoties. Atkārtot uz otru pusi. Šo mēs arī noslēdzam pirmo treniņu.